Nu, zini, es baudu ēst dažādos veidos apstrādātus gurķus, bet ko es pats esmu taisījis, nu tas ir, nu pilnīgi pliki un vienkārši, nu vienkārši, zini, pienskābes rūgums, jā, tas ir, tur vienkārši gurķi, ūdens, sāls, un nu, man patīk ķiplokus pielikt, jā, bet tur par kaut kādam citam niansam, tur, nu tas ir ļoti viegli. Un vēl tāda lieta, ko es kaut kur izlasīju, ka lai pātrinātu, ka tas viss, ka tās baktērijas turpat jau esot, jā, un ka vienkārši jārod viņam labvēlīga vide, lai viņas vairotos, bet ja grib pātrināt, tad es pielēju arī drusciņu jogurtu sūkalas. Nu, vienkārši nu, tas īstenībā nav sūkals tehniski, bet vienkārši no jogurta šķidrumiņš, kas atdalās. Zini, kas grieķu jogurtā jau ir atņemts, bet parastajā jogurtā, ja pastāv kādu brītiņu, tad tur tāda kā, nu, izskatās pēc sūkalām, tāds pusdzidrs skāps ūdentiņš, un tad tur jau ir tās baktērijas iekšā, un tad viņas sāk tos gurķīšus graust, un tad sanāk tāds jauks skāpumiņš. Ja stingri pievelk vāku, tad, kad atver, tad ir dzirkstošs. Un tas man īpaši patīk, kad iekoš gurķī, un tad vēl tie burbulīši uz mēles, tā kā dzert dzirkstošu ūdeni. Un man stāsts par šiem gurķiem, tam nav sakars ar latviešiem, bet es biju vienā hīdenu pasākumā, nu tas ir tā kā skandināvisks analogs dievturiem. Un es tur tirgoju rotas un grāmatas un šo un to, un tad tur bija, nu man bija līdz gurķi, un tad es tur pie sava galdiņa arī pieliku gurķus. Nu labi, nāciet apskatīt rotas, piekodiet kādu gurķīti. Un cilvēki par tiem gurķiem ir sajūsmā, un tad es izsolēju. Nu, tur tā kā lūdzu katram no dalībniekiem un tirgotājiem kaut ko nozietot izsolēju, lai viņi tur ievāktu līdzekļus, lai uzturētu tur nu, visu savu to pasākumu. Un tad es noziedoju gurķa kultūru. Būtu burku, kurā gurķu vairs nebija, bet bija vienkārši duļķains sāļus ūdens ar ķiplokiem. Un to izsolīja beigās par, nu es nezinu, par kaut kādiem $50, man liekas. Vienkārši cilvēki bija tādā sajūsmā ar tiem gurķiem. Es saku, nu viss šeit šajā burkā ir. Nu vienkārši katru reizi tur pieber varbūt, jaunu ēdamkarotes sāls un piestūķi ar gurķiem un viss kārtībā. Sāli vai kaut kādu zināmu veidu sāli ir jāņem? Zini, cilvēki teiks, šis arī bija mans jautājums tur par tām lapām, jā. Kad ir cilvēki, kas pastāv, ka drīkst būt tikai šis un nekas cits par sāli, ir cilvēki, kas saka, ka ir jālieto obligāti košeru sāls. Nu, bet es atkal domāju tā, zinātniski, nu labi, kāda forma tam sāls graudiņam, tas neko neietekmēs, jo viņi visi izšķīst šā vai tā. Nu labi, un vai tur kāds ir, kādu lūkšanu, tu pār to sāli skaitīs, varbūt citam tas kaut ko nozīmē, man tas neko nenozīmē. Piemēram, varētu būt kāda nozīme, tas ir sāls ar vai bez joda, bet, es esmu darījis abējādi, es tur starpību nemanu. Vai varbūt, teiksim, vai ja tur ir kaut kāda atšķirība, varbūt tā ir vienkārši man nenozīmīga. Arī vai tur, tādu ķīmiski tīru sāli vai kaut kādu jūras sāli, kur ir vēl kaut kādi citi tur elementi klāt. Es saku, ja gan viens, gan otrs garšo sālītes. Jā, tā tad ķiplokus es lieku daudz. Teiksim, es uz vienu tādu, litra burku varbūt, es nezinu, tā kā pusgalviņu ķiploks varbūt. Kādas varbūt 8 daiviņas tur saspiežu. Diles es nelieku. Man liekas, ka diles pārspīlētu lieto pie gurķiem sevišķi. Vienkārši Amerikā man tas ir tā kā šeit ir visparastākie veikala gurķi
saucās dill pickles vai kosher dills, bet viņi ir krāsoti, viņi ir tādi izteikti zaļi gan dzelteni, viņi ir pārāk sāļi, tā skābe ir kaut kas dīvains, tas nav ne izteikti etiķis, tā nav izteikta pienskābe, un tad tur ir nevis dilles kā tādas, nevis, zaļi tur tās diļu mētras, bet kaut kāda, man liekas, kaut kāda diļu esence, kas, manuprāt, ir tā kā bieži tādas esences, viņam kaut kāda viena nots ir pārspīlēti cita, un tās citas notas tur trūkst. Tā tad, jā, tāds gurķis es nemīlu, bet vai mājās ātri, kur uzlēja, piemēram, cukuru sāli etiķi un dienas laikā ir gatavs, tas ir garšīgs. Vai, šitie, tas, ka šeit es ņēmu par paraugu tādus, ko Amerikā sauc pusskābos gurķus. Vai latviski varētu būt mazsālīti gurķi, un tas ir, tas visbiežāk ir, lai pirktu tādus gatavus, tad tas droši vien ir, tas ir tā kā pārsvarā veikalos, kur iepērkās ebreji. Un tās parasti ir košeri, un tās arī parasti ir viņu pašu firmu taisītas. Līdzīgas arī ir Austrumēropas pārtiks veikalos, bet tieši ebreju veikalos tie ir visizplatītāki. Bet būtiski ir tas, ka tur nav konservantu, jā. Jo, protams, tur jau ir, tā ir dzīva kultūra, tā tad tu nedrīkst likt kaut kādas ķīmijas, kas tās, nav domāts tā, ka viņu, saskābina līdz zināmam punktam un tad iesaldē un visu nomērtē, ka tas tāds paliek. Un tādi gurķīši, labi, tā, ka viņas nopērts, ja ir pirms termiņa, tad viņi ir pusskābi, jā. Jo viņas ilgāk tur, jo viņi skābāk kļūst. Gurķu atver un izēd pusi un nākamo pusēdīs kādas nedēļas vēlāk, tad viņi būs riktīgi skābi. Un tāpat, teiksim, tas ir process. Viņi, tas nav statisks, tā kā, var ēst sākumā, kad viņi ir tādi drusciņi viegli ieskābuši un gaida ilgāk un drusciņi stiprāk un atkal, ja vēl ilgāk, tad ir grūtāk baudīgi, tad viņi ir, tiešām izteikti skābi. Par to, labi, par to, kas tur tika rakstīts tajā Facebook grupā, es atminos, ka mēs ar tēvu staigājām gar Mežmalu un vācām savvaļas vīnogu lapas, kuras viņš tika savos gurķos. Un tāpēc es tieši tur sāku vaicāt tajā grupā, ka tur viens cilvēks apgalvoja upenes, tikai un vienīgi upeņas, ne jāņogas, nekas cits nedara. Un atkal, labi, ja kaut kāda tur varbūt ir nianse, kas ir specifiski upenēm, bet citi cilvēki liek jāņodas, citi liek vīnogu, tā kā lietas, kas ir, bet arī es īsti, teiksim, es neesmu diezgan pats eksperimentējis, diezgan lasījis, lai saprotu, ko tieši tās lapas dod. Jā, varbūt tās upeņa lapas piedod kaut kādu tādu aromātu drusciņu. Es esmu kaut kur dzirdējis tādu minējumu, ko es neesmu pārbaudījis un kuram, es negribu tam ticēt, līdz kamēr vai es to esmu eksperimentāli pārbaudījis vai izlasījis, bioķīmiska pamatojuma, ka it kā tās lapiņas palīdz saglabāt tos gurķīšus kraukšķīgus, lai viņi nav pārāk mīksti. Un vienkārši, man interesē tāda zinātne, bet tas man nav tik svarīgi. Man tie gurķi garšo, vai viņi ir kraukšķīgi vai nav kraukšķīgi. Vienreiz teiksim, es neesmu visai zinātnisks virtuvē. Es mainu lietas, es diezgan brīvi variēju, un es pievēršu uzmanību tam, kas tur notiek, bet es bieži arī, ko es daru nezinātniski, ja es būtu tā riktīgi zinātnisks, es mainītu vienu faktoru reizē. Ka viss pārējais būtu tas pats, un apām bez lapām. Jā? Bet ja es pielieku lapas, un tad pie reizes domāju, šoreiz es arī mazāk sāli pielikšu, vai tad jau, tur nekādas tādas konkrētas secinājumus nevar izdarīt pēc tā. Jā. Bet es tā ļoti brīvi improvizēju, un tad, kad man kaut kas sāk iet, tad es pie tā arī turos. Zini, mums pašiem mums nav visai iekopts dārs, mēs iesējam, iestādam
visu kaut ko, bet mēs tam īsti nesakojam līdzi. Ja kaut kas izaug, tad mēs apēdam, ja neizaug, tad neizaug. Nu, citi zina tā kā retina un nokniebji, zina, pareizās vietās tur pumpuriņus, lai stimulētu, lai zina, augtu, lai būtu pēc iespējas ražīgāk, jā, bet mēs to neprotam un mēs to nedarām. Un te arī, nu, mums apkārt tuvumā nav daudz, zina, tādu zemnieku saimniecību, ir tādi zemnieku tirdziņi, un tad tur, piemēram, vienkārši pa pilnu cenu tur mēdz būt dārgāk nekā veikalā, un reizēm pat ļoti dārgāk. Un tad ar tādu lietu, piemēram, ar tādu lietu kā ar tomātiem, es apsteigāju un es nopirku, nu, vai jums ir nocenotie tomāti, jā, jo tomāti, kas, nu, viņus pārsvarā vērtē pēc izskata. Jā, ja viņi ir, zin, smuki, bez kāda, un vienkārši tomātā iebojājās, nu, vai nu tur kāds putns ir ieknābis, vai tur kāds, zin, stūrīts ir sācis, zin, tur bojāties, nu, tad nevar tādu cenu par to prasīt, nu, tad tos visus saber citā grozā, un tad es pērku nevis par, zin, tur nezinu cik dolāriem tur mārciņā vai kilogramā, bet es visu to grozu varbūt paņem par 10-20 dolāriem. Nu, bet ar tomātiem, ja es tos, teiksim, un tomātiem tur jau, ja viņi ir pārgatavojušies, manuprāt, viņi ir vērtīgāki. Jā, jo tad viņi ir aromātiskāki, viņiem ir, zin, viņi ir saldāki. Un tad es jau arī, es tagad tur nemēģināšu tos tomātus taupīt un ēst salātos nākamo mēnesi. Tad es vienkārši visus izgriežu tās bojātās daļas, saberu katlā, savāru, un tad man tur ir, es nezinu, mērce vai kas. Bet ar gurķiem, nu, tā nevar izdarīt, teiksim. Ja tas gurķis ir iebojājies, nu tad tas labi nesālīsies, jā. Ka gurķīšiem tomēr ir jābūt labā svaigumā, nevis pārgataviem, kad viņus tur sālīja. Nu, ideāli, nu, es esmu reizēm licis sālījumā arī gurķus, kas nav vairs pirmās šķiras. Nu, bet es rēķinos ar to, ka, nu, labi, tas būs garšīgi tāpat, bet, nu, tā kā, zin, ciemiņiem es varbūt to nepiedāvāšu, jā, es to pats ēdīšu tāpat. Daivainās čemurenes mums ir pagalmā. Viņas atgriežas, man liek, viņas droši vien atgriežas katru gadu, reizēm mēs viņas nepamanām, jo viņas tā kā, man liekas, izlien vienā naktī gandrīz, un tad, nu, cik es saprotu, kad sēnes, kad ir izlīdušas, viņas tā kā daudz nemainās, nav tā, ka tu atnāc dienu vai divas vēlāk, un tā sēna ir lielāka. Un pirmo reizi bija tā, ka, nu, man liekas, man ir grāmatas, un, protams, ir internets, un es sāku pētīt šo sēnu, un es saku, nu, tas ir vai nu anglis, nu, Japānis to sauc maitake, dejošā sēne, un angliski viņu sauc vai nu man liekas, ka to, kas mums ir, to sauc hen of the woods, meža vista, bet ir arī cita līdzīga, ko sauc chicken of the woods, arī meža vista. Un Daigi vēl neticēja, un tad gadījās, ka tieši bija mikoloģijas tāds sēņotāju sajieds mums tuvajā dabas centrā, un mums arī bija līdz ciemos ģimene no Latvijas, un tad vienkārši šito lielo sēni, kas bija, nu, tā kā pieauguši cilvēki galvas lielumā apmēram. Es vienkārši aiznesu bļodā, un tur, zinu, un tur bija tur tie eksperti, un varēja tur stāvēt rindā un atnest un atrādīt savas sēnes, tur bija sēņu izstāde arī, un visi, tāda laba sēne jums! Un nu, tad tas Daiga beidzot pārliecināja. Un tad mēs katru gadu tagad ievācam, un tad ir vienkārši, nu, cik viņu, piemēram, nu, man gribās, es esmu tāds, nu, tāds, gribu tur katru pēdējo labumiņu dabūt, un tad es viņu griežu tā apmēram pie zemes, bet tad tur ir smiltas iekšā. Un tad es tās smiltas mēģinu skalot ārā, bet visas neizdodas izdabūt, un tagad, kad mēs atbraucām no San Francisco, es paskatos pagalmā, es prasīju ilgai audu, un tad izdomāju, laikam tās sēnes atstāt mierā. Viņi saka, nē, visu, un, zini, ievāca, notīrīju, saliku visas saldētavā. Es saku, nu kā, nu, bet tur pagalmā vai ir, viņi saka, nu jā, nu, bet es taču neņēmu līdz zemē, es tikai ņēmu tur, kur nebija smilšu. Nu jā, tā tad varbūt meita būs kaut ko iemācījusi. Garazerā reizēm ir gailenes,
tad, kad mēs dzīvojam Kalamazū, mums bija rumpauši, kurus arī sauc par lāčpurniem vai ķēves pupiem. Un mums vispār tur bija drusciņ kaislīgi, jo cilvēki, sveši, nezināmi, neredzami cilvēki nāca mūsu īpašumā un lasīja mūsu sēnes. Latvieši? Tātad, nē, es pieņemu, ka nē, es nezinu, bet vienkārši zinu, ka mēs gājām un tā kā, ka mēs atradām nogrieztas sēnes. Jā, man liekas, ka tur jau bija varbūt tie cilvēki iedomājušies, ka tas ir kopējais īpašums un tur jau nekāds robežas nebija nekādi žoga, nebija nekas iezīmēts. Bet tur nekad nesanāca diezgan, lai no viņa, tas bija tāds kuriozs, teiksim, man liekas, tur varbūt 1-2 sēnītes mēs apēdām, bet tā, lai tur sanāk, pilns trauks ar sēņu mērķis, tur nekad tik daudz nebija. Bet šīs mūsu tās daivainā čemurena, viņa ļoti, un mums tur ir 2, visu laiku ir bijuši tagad, vai varbūt sākumā bija 1, vai jau uzreiz bija 2, bet tagad mums jau ir 3, kas visas aug apmēram tajā pašā vietā katru gadu. Un viņas vienkārši vienu nakti izlien, un tā viņas tur ir, un ja mēs viņas pamanām un ievācam, tad mums ir tā sēne, un ja nē, tad viņi tur sāk graust, kailgliemi un visādi citi mazi kustonīši. Un kas ir jūsu recepte viņām? Es tās gatavoju tāpat kā visas pārējās. Es teiksim, kad es sēņu mērci taisu, kas man nemaz nav īsti mērcīga. Man tas ir, manas sēņu mērķis, drīzāk ir, to var ēst ar dakšu vieglāk nekā ar karoti. Nevis vieglāk, bet respektīvi, viņi nav šķīdri. Ja vajag, tad es varu atšķaidīt, bet vienkārši, ja man to sēņu ir tik daudz, tad man liekas, ka viss tas krējums un tās tie milti un pieni, tas ir, lai viņu pastieptu vairāk. Lai tu iztaisītu lielāku telpumu, pārtikas no tās sēņu, kas tev ir. Bet ja tev to sēņu ir tik daudz, ka viņas nemaz nevar visas vienā reizē patērēt, tad kāpēc atšķaidīt? Un es tad lietoju to mūsu pašu pagalma sēni, tad es arī piepērku šampiņonus, es arī reizēm koriešu pārtikas veikalā piepērku, teiksim, saucamās austermašrūmas, austersēnes, šo un to. Un tad arī mums te Costco lielveikalā ir tad kaltēta sēņu maisījums, kas ir ļoti noderīgs. Tur ir, kas tur viss nav? Tur ir baravikas, starp citu, tur ir arī šitās austersēnes. Es nezinu, tur ir kaut kāds 5 dažādas sēņu šķirnes. Bet ar to tā pati šķirne, caur to kaltēšanu viņi iegūst tādu citu garšu. Un man patīk, kad ir gan svaigas sēnes, gan kaltētās sēnes kopā. Es parasti, sīpolas ar speķi apcepinu vispirms, noleju varbūt liekos taukus. Man tur ir melnie pipari, smaržīgie pipari, sāls, es parasti lietoju kūpinātu sāli, varbūt drusciņu koriandru. Tā apmēram. Un tad skābo krējumu, varbūt miltus pienā vai saldā krējumā. Vai jūs kādreiz skābējat kāpostu mājā? Zini, es atkāpšos uz mirklīti. Šo mana sieviņa un meitiņa Ilga atveda no 3x3, šī mana dzimšanas dienas dāvana. Šis ir kāpostu skābēšanas pods. Šie ir slogi, ar kuriem nospiest kāpostus. Super. Tātad, ja man tas rīks ir, tad man būs tas jālieto. Tas man liekas tāpat pienskābes rūkšana. Man liekas, ka ķīmiski tur nekas neatšķirās, tikai ko tajā salījumā liek iekšā. Un starp citu, arī to gurķu salījumu es viņu arī lietoju viskaukam citam. Burkāniem, redīsiem. Tikai ir tāda lieta, kamēr ir gurķi, var turpināt gurķus. Burkāni, tas vēl tas uz pie robežas, bet ja tur ir reiz redīsi likt iekšā, tad tas citam nekam vairs nedara.
Jo gan no redīs, tas ir, man liekas, krustdzieži, tie arī ir, tāpat kā kāposti, ka viņiem ir sava ļoti specifiskā garša, kas ir labi pati par sevi, bet, es negribu, lai pēc tam gurķi garšo vai, pēc redīsiem vai pēc kāpostiem. Un arī ļoti interesants fenomens ar parastiem sarkaniem redīsiem, ka tajā rūkšanas laikā tā krāsa ārpusē tā kā izšķīst un iesūcās. Tātad tu ieliec baltu redīsi ar sarkanu miziņu un iznāk rozā redīsis, kas ir viss caur rozā. Un tad tas sālījums arī pēc tam ir rozā, jā. Viņi ir skaisti un viņi ir garšīgi, bet atkal, tā ir diezgan specifiska garša. Ne jau katram garšo svaigi redīsi, un kur vēl sāļi sarūguši redīsi, jā. Man garšo.